Labvakar! Šovakar novembra pēdējā ceturtdienā tiekamies jau 32. virtuālajās sarunās Pūtē orķestris un mēs. Šī vakara virtuālās sarunas iesākām ar fragmentu no latviešu komponistu skaņdarba pirmatskaņojuma koncerta Latviešu biedrības namā 2023. gada 15. novembrī. Skanēja fragments no ļoti ražīgā komponista Pūtē orķestru žanrā Andra Baloža komponētā skaņdarba Lauku deja. Daļa no virtuālo sarunu klausītājiem droši vien bija šajā koncertā un dzirdēja to jauniešu Pūtē orķestra auseklītes un diriģenta Haralda Bārzdiņa izpildījumā. Pilns šī koncerta ieraksts šobrīd ir atrodams YouTube kanālā. Paldies kolektīvam par ieguldīto un arī ļoti nozīmīgo darbu šī koncerta sagatavošanā un atskaņošanā. Mēs sāksim savu raidījumu ar jubilāriem. 17. novembrī savu 50. dzimšanas dienas svinēja mežradznieks, pedagogs, diriģents, aranžētājs, šobrīd Jāņa Cimzes Valkas muzikas skolas direktors Mārtiņš Birnis. Esmu pārliecināts, ka ļoti daudzi no klātesošiem Mārtiņu pazīst. Zinu viņa enerģiju, deksmi, dzīvesprieku, aizrautību, atvērtību un muzikalitāti. Arī man ir bijusi iespēja Mārtiņu daudzpusīgi iepazīt, gan viņam spēlējot profesionālā Pūtē orķestra Rīga, gan strādājot un palīdzot veidot Latvijas jauniešu Pūtē orķestri, gan strādājot ar jauniem mūziķiem nometnē plus, gan darbojoties arī Vidzemes reģionā. Tas ir organizējot reģionālos svētkus Pociemā, Plācī, Cēsīs, Smiltenē un citās vietās. Tās īpašības, kuras pieminēju sākumā, raksturojot Mārtiņu viņa darbošanos, varētu vēl un vēl papildināt ar citām pozitīvām īpašībām. Es negribu teikt, ka viņam nav arī negatīva īpašība, bet par tām šodien nerunāsim. Ar jubilāru tikāmies pirms pāris dienām Cēsīs. Atcerējāmies dažādas kopīgi darītas lietas. Tappa ieraksts raidījumam, un šajās dienās, gatavojot ierakstu šodienas raidījumam, sapratu, ka nevaru to visu jums nerādīt. Nevaru visu viņa stāstīt, to neparādīt jums visiem. Tieši to es teicu pēc sarunas ar iepriekšējā mēneša jubilāru Valdi Lastovski, ka ir nepieciešama atsevišķa pilnu interviju ar jubilāriem publicēšana. Tieši tāpat šobrīd ir ar Mārtiņu Birni. Tāpēc tiešām pilna intervija ar Mārtiņu Birni tiks publicēta kādas nedēļas laikā YouTube kanālā. Jūs šodien redzēsiet nelielu fragmentu no intervijas ar novembra jubilāru Mārtiņu Birni, lai skan viņa stāstītais un spēlētais. Es domāju, ka tādos lielos vilcienos, ka mūsu ceļš ir kaut kādā veidā nosprausts un iezīmēts. Un ja mēs sākam iet kādā citā virzienā, mums vienmēr parādīsies cilvēks, kas kaut cilvēks vai cilvēki, kas kaut kādā veidā ietekmēs un pavirzīs uz to ceļu. Mežraks, kas manā dzīvē ienāca kaut kādā 5. klasē, tas varētu būt 12 gadu vecumā, tas bija absolūti nejaušām. Absolūti nejaušām. Es pat nebiju iedomājies vispār spēlēt instrumentu kā tādu, jo es biju iestājies mākslas skolā, tur es neaizbraucu, par ko mana māmiņa ļoti dusmojās. Un tad
mamma strādāja bērndārzā par vadītāju, un tad mūzikas skolotāji, audzinātāji tā kā teica, ka man jāiet uz mūzikas skolu. Es nezinu, vai tas bija tajā laikā, ka pieņemts, kad kolhozā vai padomju saimniecībā darbinieku bērniem tā kā brauc un mācās mūzikas skolā, bet es tā kā piekritu. Es pirms tam biju stājies uz akordeonu, tad man nepaņēma, izsmādēja Madonas mūzikas skolu, un jā, es piekritu, un laikam tā mežģīga izvēlēšanās varbūt ir zīmīga, jo es kaut kā apzināti vai neapzināti vienmēr dzīvē esmu mēģinājis darīt kopīgu lietu, bet meklēt citus risinājumus un citus ceļus. Un mežģīgs, šobrīd mežģīgs ir ļoti, ļoti populārs instruments, ļoti daudz labi skolotāji, pedagogi, ļoti daudz bērnu spēlē. Bet 80. gadu vidū mežģīgs diezko nebija tādā provincē ļoti populārs instruments. Un jā, un Madonā bija jau atnācis kādu laiku strādāja Artūrs Klope, jauns pedagogs, un viņš pat nebija komisijā. Tad, kad es pateicu, kad es spēlēšu mežģīgu, tad es atceros, ka šodien tā komisija tā kā sarāvās, visu uzreiz prasīja, kur Artūrs, direktors Artis Kumsārs izskrēja ārā, meklēja viņu, un tad ienāca iekšā. Vienīgais, ko man paprasīja parādīt, vai ir gari pirksti, apskatījās pirkstus, jā, der mežģīgam. Un tā tas viss sākās, jo es nebiju domājis, ka tas būs mežģīgs kā tāds. Un tā mūzikas virzība tālāk, jā, man gribējās spēlēt vidusskolas orķestrī, Ļaudonas vidusskolas orķestrī, bet man ilgu laiku neņēma, lai gan jau es mācījos mūzikas skolā. Un tad es tā kā iekļuvu orķestrī, un varbūt tur jau bija tas pirmais dīglis, pirmās idejas, jo es kā šodien atceros, man pat vēl tagad tirpiņas skrien cauri, mēs spēlējām Bethovena nakts, tāds skaists korālis, un viņam bija tik fantastiska tā harmonija, kad es vienmēr gaidīju vienu takti, kur, kā jau es altu spēlēju, nevis mežģīgu, tur pamainījās kaut kāda nots, tur astodaļa kaut kāda iegaita aranžē, un man viņa likās tik fantastiska, tik feina. Un vēlāk, tad, kad jau strādāju Dikļos, es sapratu, ka tā ir neizmantota instrumentu grupa, drusku tā kā nonievāt. Protams, mēs šodien skatāmies uz pasaules aranžijām, mežģīgiem, tur ir tādas balss līnijas un tā tālāk. Un man bija, kā lai saka, tāda pārestība, ka man visu, es varu aizbraukt uz dziesmu svētkiem un nospēlēt divas skaņas ar to altu un mežģīgu, sol vai fadies, un visi mani dziesmu svētki. Un man bija absolūti vienalga, kāds skaņdarbs tāds vai tāds, man ir jāspēlē tikai tādas nots. Jā, noteikti es gribu pieminēt Artūru Klopi, tas, neaptveramu, neizstāstāmu, nezinu, vēl nevar atrast vārdus. Viņš iedeva absolūti lielu, impulsu tādai manai kustībai, jo viņš bija tas, kas ļoti ilgi mēģināja pierināt mani, lai es eju uz mūzikas vidusskolu. Es nebiju domājis iet uz mūzikas vidusskolu vispār. Man ļoti interesēja vēsture, es biju tā kā drusciņ uz vēstures fakultāti, tā kā gribēju iet. Bet viņš tā diezgan uzstājīgi tā kā runāja to, un es man vienmēr bijis drusku stress spēlēt publikas priekšā vienam, un tad es tā kā vienmēr, tā kā jā, viņam tā kā teica, ka jā, es tā kā iešu, bet patiesībā es iekšēji domāju, ka es nekur neiešu.
nākamā tāda lielā līnija ir Jānis Grass Cēsu mūzikas vidusskola. Es biju viņam pēdējais students, audzēknis, jo viņš tad aizgāja pensijā. Varbūt tas jau bija tā kā, es tā domāju, ka tās bija tā kā viņš saprata, ka viņš beigs darba gaitas, un viņš man ļoti daudz deva mājienus tieši uz instrumentācijām, uz aranžēšanām. Es pie viņa tieši mācījos to te, un nezinu, bet viņš kaut kā mani ieinteresēja tajā procesā. Redz, te ir klavieru pavadījums, viņu vajag izveidot orķestrim. Un man tas likās reāli interesanti. Es tur, sākumā tā ļoti primitīvi domāju, bet tad viņš sāka runāt par tembrālām lietām, par diapazonu lietām, par kaut kādām duplikācijām. Un arī mūzikas vidusskolā mācoties Cēsīs, es nedomāju pirmām kārtām par to, ka es mācīšos mūziku tālāk. Man vispār īsti nebija nekāda plāna. Cēsis bija bohēma. Mēs vienkārši dzīvojām un baudījām dzīvi. Bija reizes, kad profesors Arvīds Klišāns bija Cēsu mūzikas vidusskolā. Jānis Grass bija norunājis tikšanos, es uz konsultāciju, un vienā reizē mēs nospēlējām ar Klišānu 2 stundas. Man tas bija kaut kāds šoks, kā var spēlēt 2 stundas, lai gan es jau tu biju beigšanai, un nebija tā laika gaitā sakārtojusies tā sistēma, kā vajadzētu mācīties, kā varētu veidot to dienas režīmu. Kaut kad nosacīti nesen sarunā ar Arturu Klopi, viņš teica, Mārtiņ, es tagad mācu bērnus citādāk. Viņš saka, viņš tā kā, gluži neteica piedod, bet viņš saka, es uz tevi mācījos. Par Mārtiņu Birni es varu teikt tikai labi. Un tā ir, jo viņš man vienmēr asociēsies ar kaut ko ļoti enerģisku, un katru reizi, kad es viņu satieku, tur ir no viņa izsaro tādu interesantu enerģiju. Viņš ir ļoti enerģisks cilvēks un vienmēr ir ļoti pozitīvs. Es viņu pazīstu jau, varētu teikt, man liekas, ka 12 gadus. Es domāju, diezgan daudz. Viņš ir bijis mans skolotājs, un es iesāku viņu iet mūzikas skolas orķestrī, viņš bija mans pasniedzējs. Tālāk es gāju pie viņas Sibemolā, Almēras valsts gimnāzijas orķestrī, un jau tālāk arī pilsētas orķestrī Signālā. Viņa vienmēr var prasīt kādu padomu, un viņa vienmēr ir atbildi. Kaut gan mēs esam tagad kolēģi, jau faktiski. Man vienmēr pret viņu liela cīņa. Viņš kā vienmēr mans skolotājs ir. Tas tā kaut kā palicis ir. Tajā vismaz, ko viņš dara, es saskatu, to, ka viņš man liekas dara, cik vien iespējams labi. Mēs esam viņam lielu pateicību parādā, jo tomēr 3 orķestri bija. Es savā laikā viņos visos 3 gāju. Un tas iespējams arī tas ir tas, kāpēc es šodien nesu šeit. Jo tieši tādēļ, ka tā liela aizrautība un ar katru cilvēku strādājot, tu biji uzmanības centrā. Ja mums ir šāds cilvēks, tad visur, kur mēs darbojamies, viņš ir, tad es domāju, ir foršāk, ir labāk. Novēlējums Mārtiņam 3 lietas - laimi, veselību un to pašu nesīkstešo darbīgumu. To es viņam novēlu, un pārējais jau izriet no tām 3 lietām. Paldies! Ar Mārtiņu es iepazinos skolas laikā.
Viņš bija mans mūzikas skolotājs kopš 6. klases, un gan man, gan dažiem maniem skolas biedriem Valmieras sākuma skolā, vēlāk Valmieras salas ģimnāzijā, Mārtiņš piedāvāja apgūt pušuma instrumentu spēli. Es sāku apgūt trombonu spēli, un to spēlēju vēl joprojām. Jāuzslavē Mārtiņa uzņēmība un radošais talants, jo paralēli ikdienas pedagoģiskajam darbam viņš spēja attīstīt daudz audzēkņu muzikālo izaugsmi, iemācīt pušam instrumentu, spēlēt, kā arī nodibināt skolā pūtēju orķestri. Un vēlāk arī vadot pilsētas orķestri un panākot, ka jaundibinātais skolas orķestris piedalās pūtēju orķestra defilē finālskatē pie Brīvības pieminekļa. Mārtiņa muzikalitāte un radošums nav izmērāms, jo par to arī liecina viņa ļoti daudzie aranžētie skaņdarbi, kas ir izskanējuši pūtēju orķestra diškoncertos, ļoti daudzos dziesmu svētkos. Tāpēc paldies Mārtiņam, kas atvēra šo muzikālo ceļu man, pūtēju orķestru pasaulē, kas ir neapšaubām sniedzis man ļoti daudz lielisku iespēju, un es kā pūtēju pašdarbnieks bez muzikālās izglītības varu teikt, ka reizēm pietiek ar īsto cilvēku īstajā vietā, lai arī rastos vēlēšanās un iedvesma uzsākt apgūt kādu instrumenta spēli. Tāpēc paldies, Mārtiņ, tev un sveicieni tev dzimšanas dienas atskaņās. Vēlreiz sveicu Mārtiņu arī mūsu raidījuma klausītāju un veidotāju vārdā. Novēlu daudz radošu panākumu un, protams, panākumus jaunajā darbā, direktora amatā Jāņa Cimzes Valkas muzikas skolā. Tagad vārds Mārai Lemkanai. Labvakar! 4. novembrī Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā jau otro reizi norisinājās meistarklases topošajiem pūtēju orķestra diriģentiem. Tajās piedalījās 8 diriģenti. Daļa no tiem no Latvijas lielākajām mūzikas vidusskolām un daļa no Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas pūtēju orķestra diriģēšanas klases. Ar meistarklašu dalībniekiem strādāja diriģents un flautists Arilds Andersens no Norvēģijas, sniedzot gan ieskatu pūtēju orķestra kustībā Norvēģijā, gan praktiski strādājot ar jauniešiem pie orķestra. Visi meistarklašu dalībnieki diriģēja 2 pūtēju orķestrus, vai nu Jāzepa Mediņa Rīgas pirmās mūzikas skolas pūtēju orķestra Intermezzo vai Latvijas Universitātes pūtēju orķestri. Meistarklašu diena rezultējās brīnišķīgā koncertā. Mēs jums piedāvājam ieskatīties gan meistarklašu norisē, gan fragmentos no koncerta.
Paldies, Māra! Šodien būs 2 sižeti par 2 pūtēju mūzikas aktivitātēm Siguldā. Vārds Evijai Dāvei par pirmo no tām. Labvakar! 4. novembrī Kultūras centrā Siguldas Devons notika Siguldas absolventu orķestra 10 gadu jubilejas koncerts. Programma kino un teātra noskaņās. Turpinājumā ieskats krāšņajā koncertā ar dažādiem instrumentāliem un vokāliem solistiem, kurā tika atskaņota gan Latvijas, gan ārzemju kino un teātra mūzika. Pilno koncerta ierakstu iespējams noskatīties Ekspresa studijas YouTube kanālā. Skolotājiem ir ārkārtīgi tāda laba īpašība, ka kādā veidā viņš var saicināt visus, jo viņam, tā kā viņš piezvana, viņam vienkārši nav iespējams atteikt, jo viņš pa telefonu var uztaisīt tās kaķa acis vienkārši ar balsi mīlīgās. Un, starp citu, vai kāds no jums spēlē mūzikas instrumentu kādu? Jā, un ir kāds, kurš nespēlē? Lielākā daļa. Ja viņš jums piezvanītu kādreiz, ja, un paaicinātu uzspēlēt, nākamajā nedēļā jūs būtu uz mēģinājumu, jo cilvēks tā māk pierunāt. Ja, un galvenais, ka viņš pasaka arī, jums par to nekas nebūs. Paldies, skolotāji, par šo lieliskās īpašības ieaudzināšanu mums visiem. Paldies!
karbunku, tur debesīs aiz rūtīm es mūžu nodzīvošu ar karbunkuli krūtīs. Ai, zilais, zilais, karbunkuli. Ai, zilais, zilais, karbunkuli. Sastingusi augā, mosties cerībā no miegā. Putiet nav devības pelnī, tīries atmiņā no sārņiem, raisies apziņā no varas, auries doma baudas kājas, atver mīla savas acīs. Cerieties vešumā stīgušie ļaunīs. Atgriešanās, visi kopā! Atgriešanās, atgriešanās, atgriešanās. Ceļš sastingusi augā, mosties cerībā no miegā. Putiet padevības pelnī, tīries atmiņā no sārņiem, raisies apziņā no varas, auries doma baltas kājas, atver mīla savas acīs. Cerieties svešumā stingušie ļaunīs. Atgriešanās, 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 Ines Ērmanē, Andris Mušnieks un absolventu orķestris.
Paldies, Evija! 20. novembrī Siguldas pagastu kultūras namā notika ikgadējais Pierīgas reģiona pūtēju orķestra koncerts. Jau vairāk nekā 10 gadus kopā nāk kolektīvi no Siguldas, Inčkalna, Salaspils un Līgatnes. Pūtēju orķestra modelēšanas koncertā Rudens simfonija šogad skanēja gan katra kolektīva individuālais sniegums, gan kolektīvu muzicēja arī koporķestrī.
Kā pierīgas puteļu orķestra virsdirigents vēlos pateikt visiem koncerta dalībniekiem lielu paldies par šo ikgadējo kopā nākšanu, par ļoti precīzo organizēšanos un izteiksmīgo muzicēšanu. 22. novembrī koncertzālē Latvija koncertā, lai tālu skan, atkal tikās dažādu skolu, pušam instrumentu un citam instrumentu klases audzēkļi, lai apvienotos vienā lielā puteļu orķestrī. Šī pasākuma iniciators ir Mākslu izglītības kompetences centra Ventspils muzikas vidusskola, pušam instrumentu un citam instrumentu nodaļas vadītājs, puteļu orķestra diriģents Dainis Brauns. Koncerta pirmajā daļā muzicēja tajā dienā izveidotais Kurzemes reģiona muzikas skola puteļu orķestrs. Savukārt otrajā daļā Ventspils muzikas vidusskolas puteļu orķestrs. Tagad neliels ieskats šajā koncertā.
Un vēl neliels citāts no Daņa Brauna stāstītā. Samērā regulāri tiekoties ar saviem kolēģiem no reģiona skolām, nonācām pie secinājuma, ka vēl kāda reģionāla aktivitāte nenāk par sliktu. Un tā nebūtu meistarklase vai konkurss, bet vienkārša satikšanās ar domu biedriem un muzicēšana savam priekam. No reģiona skolām brauc spējīgākie un pārsvarā no vecākajām klasēm, lai gan netrūka arī drosmīgie no jaunākajām klasēm. Protams, lai arī kā negribētos teikt, ka tas ir konkurss, zināmā mērā tā tomēr nedaudz sanāca. Rezultātā visi saviņot par savu sniegumu, pozitīvi uzlādēti, motivēti un gatavi mesties pretim jauniem izaicinājumiem. Tā Dainis Brauns. Un tagad kopā ar jauniešu puteju orķestra Auseklītes dosimies nelielā ceļojumā uz Berlīni. Vārds Anastasijai Gailītei. Jauniešu puteju orķestris Auseklītes piedalījās starptautiskajā militārās mūzikas šovā Berlin Tattoo 2023, kas notika Vācijā. Šovs notiek katru gadu, tajā piedalās orķestri no dažādām valstīm, un šodien mums ir iespēja redzēt un dzirdēt, kā ar savu defilē uzstājās orķestris Auseklītes.
Paldies Anastasijai un paldies Haraldam Bārziņam ar savu kolektīvu. Šobrīd var teikt, ka 32. virtuālās sarunas Pūtēju orķestrs un mēs tuvojas noslēgumam. Lielas paldies visiem, kuri pievienojās klātienē. Lielas paldies raidījumu veidotājai Mārijai Lemkanai, Evijai Dāvē, Lieldei Artai un Anastasijai Gailītei, Edgaram Samarodovam, Sandim Krūmiņam un Jānim Trūpam, kā arī mūsu tehniskajiem palīgiem Jānim Kaģim un Pēterim Frīdvaldam. Un liels paldies māksliniecei Kristīnai Bondarei. Aicinām jūs sūtīt mums dažādu informāciju par dažādiem ar Pūtēju mūziku saistītiem notikumiem, jubilāriem, interesantām personībām. Sūtiet mums šo informāciju. Sūtiet mums arī koncertu ierakstus, kurus varam izmantot šajās virtuālās sarunās. Raidījuma ieraksts būs Mūzikas akadēmijas YouTube kanālā pēc kādām pāris nedēļām. Noslēgumā, lai skan noslēguma fragments no Andra Baloža skaņdarba Lauku deja, jauniešu Pūtēju orķestrs Rauseklīts un diriģenta Haralda Bārziņa atskaņojumā. Visiem priecīgu, muzikāliem bagātīgu adventa laiku. Tiekamies vēl vienreiz šajā gadā, ceturtdienā, 21. decembrī 2020. 33. virtuālajās sarunās Pūtēju orķestrs un mēs.